Ieraudzīju pavisam nesen šo komentāru un uzreiz man atnāca atbilde, jo es pati skaidri zinu, kā tas notiek. Tā ir ilūzija, ja jūs domājat, ka jūs aizbrauksiet uz ārzemēm, uz kādu ļoti skaistu zemi, redzēt kādu skaistu vietu, paceļot, ēst ēdienus, ļoti garšīgus, ieraudzīt ļoti, ļoti skaistas vietas. Tā ir ilūzija, jums liekas, ka tādējādi jūs izmainīsiet visu savu dzīvi un tik slikti, kā jūs jutāties tur mājās, nebūs vairs nekad. Tas tā nenotiek. Tātad es pati esmu atbraukusi uz Spāniju uz dzīvi. Mēs ar ģimeni pārvācāmies pagājušā gada augustā. Un, protams, šī ilūzija ilgst aptuveni 1 mēnesi. Un, protams, ka pēc tam uzreiz tu sāc justies kā mājās, un ja tu sāc justies kā mājās, tu sāc just arī sevi un savas emocijas, kuras tev ir atbraukušas, atlidojušas līdzi. Viņas jau nekur nepalika tur kaut kur. Viņas taču dzīvo jūsos. Tas, ka jūs esat nomainījuši vidi, nenozīmē, ka tas viss ir pazudis kaut kur. Kā ir ar visiem tiem pārdzīvojumiem, kas ir bijuši pagātnē, kā ir ar visām tām emocijām, kas ir noslēptas. Noslēptas un izliekamies tālāk, kas bijis, man jau vairāk tas nav. Es to vairāk neatceros, vairāk tas nav. Un tā ir ļoti liela ilūzija. Tā ir melošana sev. Protams, ka tas ir. Un tas ir jūsos, un tas ir jūsu ķermenī, un tas 100% lien ārā slimību veidā. Mēs taču zinām par psihosomātiku, pa visiem stūriem. Cilvēki skandina par psihosomātiku, par jauno vācu medicīnu. Kā tad ir ar to? Tur jau rodas viss šīs slimības. Tās ir jūsu apslēptās emocijas. Tad, kad es pat pārcēlos uz šejieni, es atbraucu ar visām bailēm, es atbraucu ar visu kauna sajūtu, es atbraucu ar visām mazvērtības, visādiem kompleksiem, es atbraucu ar visu savu bagāžiņu. Man nekas nepalika tur. Tas viss atbrauc ar mani. Un es turpināju strādāt, es turpināju iet skolā un strādāt ar sevi, iet terapijās, un joprojām to daru un vienmēr darīšu. Tāpēc, kad es esmu izvēlējusies šo ceļu, ka es būšu šī dziedniece tālāk un nodarbojos ar hipnozi. Tas viss ir mūsos paslēpts, no tā nevar aizbēgt. Tā ir ilūzija, ja jums liekas, ka jūs no tā aizbēgsiet. Jā, protams, aizbraukt uz 2-3 nedēļām, atpūsties, restartiņu uztaisīt sev un vispārējais, bet jums ir jāsaprot, ka tas viss ir jauns pa virsu, šīs labās emocijas, viņas ir pa virsu. Un tad jums liekas, ka eksistē tikai tas. Kā tad ir ar to apakšiņu? Aizbrauciet mājās un viss sākas pa vecam. Jo vecās emocijas tur ir un viņas lien ārā. Viņas jau nekur nav pazudušas. Jums ir jāsaprot, ka tā ir ilūzija. Ceļošana, aizceļošana uz citu valsti, tad būs labāk, tad es jutīšos labāk, tad man tur nebūs jāsaskarās ar kaut kādiem cilvēkiem, kas man tur nepatīk, ar ko es nevaru satikties un normāli parunāt, man viņi ir iebjās, es gribu braukt prom. Jūs tieši tādus pašus cilvēkus satiksiet arī šeit, tikai citā veidolā, protams. Jūs visas problēmas atbrauks jums līdzi. Savādāk tas nestrādā. Jums ir jāsāk strādāt ar sevi, un tikai tad jūs būsiet laimīgi tur, kur jūs esat, pat kaut kādā meža būdiņā, kur jūs esat, liekas, ka tur taču nav nekā skaista, nekā viss, nekā. Nē, tur cilvēki arī, ja viņš ir tīrs no šīm emocijām, ir viss izcelts ārā, cilvēks var būt laimīgs arī meža būdiņā. Viņam patīk būt tur, kur viņš ir. Un to var panākt tikai tad, kad šīs emocijas ir ārā no jums. Visas bailes, visi kauni, visas nepārliecinātības, visas mazvērtības, visas toksiskās attiecības un vēl un vēl un vēl un vēl. Padomājiet par to un saprotam, ka tā ir tikai ilūzija.